Tad riņķa līniju saīsinājumā raksta kā RL, R.L. Un apzīmē ar C. Zinājāt, ka ar C apzīmē? Tā bija kas? Jāatceros. Diagrammas, nē. Kā bija? Mhm. Nē, diagramma. Jā, Nezinu. pieraksti tad C svītriņa riņķa līnija. Ok. Un tad, jā, riņķa līnijas garums ir tas, kas veids tā kā pilnu apli, pilnu riņķi. Un pierakstam formuliņu. Tas kā divi kas. Nu, es to vēl nemācījos. Nu, rakstam, jā, 2. Tas ir pī. Tātad Viņš pī. mēģināja rakstīt to. Es vienkārši tas nebija vēl. Jā, uzrakstam, tad to apzīmi raksta kā pī. Tu uzrakstīši garais ī, pī. Vai ne? Jā. Ok, un pī ir aptuveni 3. Mēs aprīķinos lietosim, ka pī ir aptuveni 3. Pierakstam šo arī. Un R ir rādījus. Zināt, kas ir rādījus? Jā, nē? Šādi jāizstās rādījus. No centra līdz riņķa līnijumā. Ja nezināt, tad var piefiksēt to. Tā. Labi. Un tad ir kur es biju arī uzzīmējis šādi. Un laukums pierakstiet, S ir laukums, un P aprēķina kā pi r kvadrātā. Laukums, ok. Un ir, ja? Jā. Labi. Diametrs ir 2 rādījusi. Es zinu, to mēs mācījāmies šodien. Man kā procentu darbs. Jā. Labi, tad diametrs tad 2 garāks par rādījusu. Un ejam pie aprēķiniem. Labi, Gerda, izlas lūdzu uzdevumu. Aprēķini laukuma un kas ir R? Tad R.L. ir riņķa līnijas garuma. Riņķa līnijas garuma riņķim, kura rādījus ir 4 centimetri. Labi, tātad kāda mums bija formula? Vai kur formulas piefiksējam, ja vēl neesam piefiksējuši? Šīs visas formulas ir, kas mums bija šodien. Tad jūs skolā, kuru no formulām jūs zinat jau no skolas? Diametrs un kā bija vēl viens? Rādījus. Diametrs un rādījus. Riņķa līnijas garumu jūs nezinājāt skolā? Es domāju, nē, ka tas bija divas dienas slēma. Tad pierakstam, ja kas. Tad, ok, un kuru apzīmē riņķa līnijas garumu, C vai S? Jā, un uzrunā C. C, jā, tad pielietojam šo formulu. Un Ieva, pī vietā, ko mēs rakstam, kādu skaitli? Jā, bija kur man rakstīts. Tātad pī ir redzi, šis dīvainais cipars ir pī. Pī. Kur rakstīts, labi, jā, uz ekrāna rakstīts. Tā man bija kaut kur rakstīts. Tad šis dīvainais ir pī. Es nezinu, kā tu to kā blakus 2, blakus R. Es nezinu, kā jūs sauc. Pī. Pī. Jā. Labi, tad
raksta, kas tālāk būs jāraksta. Pierakstam, C ir 2 pi r, ja? Pagaid. Paskatīšos, tu man tur raksti. Nav raksti. Pagaid. Pierakstījāt? Nē. Jūs zināt, kāda darbība ir starp 2 pi, kas ir sarkanais? Tad, kas ir vispār pi? Pi ir grieķu burts. Tur viņiem ir, tā kā mums ir A, B, C, D un tā tālāk. Viņiem ir alfa, beta, gamma un tā tālāk. Un pi ir vienkārši viens no burtiem. Jūs zināt, kāda darbība starp divnieku un pi, un starp pi un r? Nē. Tur ir neredzama reizināšanas zīme. Jūs varat ievilkt tādu reizināšanas zīmi, jo viņa ir tā kā neredzamā. Viņu var dažreiz rakstīt, dažreiz nerakst. Labi. Ko mēs rakstīsim trīnieka pi vietā? 3. Tieši tā. Tad kas būs jāraksta? C ir vienāds ar ko? C ir vienāds ar 2 reiz 3 reiz šitas. R. Un cik ir R? Jā. Cik ir rādījus? Rādījus ir Nu, uzdevumā Tā kā- rakstīts. Kura rādījus ir? 4 centimetri. 4 centimetri, jā. Tad ieliekam R vietā 4, jā. Es mazliet nesaprotu, bet labi. Kā? Labi. To jūs tādu pašu pildīsiet un ar citiem skaitļiem pašus. Nē. Nu, tad mēs, cik tas ir? Tas ir tagad. 24. Jā, Jā. 24 centimetri. Ok, tas, ko Jā. jūs izdarījāt, ir aprēķinājāt. Tad, Jā. kur ir riņķis? Un iedomājieties, ka jums būtu gara tāda līnija. Tas nestieplīt. Iedomājieties, ka jums ir stieplīt vai diegs. Jūs no šī diega uztaisītu to riņķa līniju. Tās riņķa līnijas garums ir 24 centimetri. Okay. Tātad gan šeit lejā ir 24 centimetri, nevis lejā, bet tās tādas svītri ir 24 centimetri. No viņas uztaisot tā plīti, tādu riņķi, jūs varat uztaisīt un atrodot centru. Zināt, kas ir centrs ar riņķim? Viņš tieši vidiņā ir. Un tas rādījus centrā ir cik garš? Puse. Nu, tā kā. Jā. Nevis puse, bet Viņš ir 4 puse no centimetri. diametra. Nu, tad tā tas notiek. Sapratām? Mhm. Labi. Es varu dzēst? Jā. Jā. Nē? Jā. Es nedzirdēju jau. Jā, labi. Ok, tad es nešķiršu nākamo uzdevumu. Iesim atpakaļ pie tā paša. Taču pamainīsim nosacījumus. Jums ir doti nevis 4 centimetri, bet 7 centimetri. Nu, tagad aprēķiniet pašas. Mhm. Labi. Tagad. Labi. Un tad pielietojot jau to pašu formulu, ko jūs reizinājāt? Ar 7?
Tad Vai 2 divi reizes. ir 3, 6, 7, 42. Jā, tad reizes 7. Jā, ir 42. Nē, tur pareizi. Tā ir. Es vienkārši kā nomainīju to 4 līdz 7. Jā. Labi, tas arī viss par to riņķi. Laukumu, es domāju, ka šis ir vairāk tā kā 5. klasē patiesībā. 4. laukums jums taču nebija, ja? Riņķim jārēķina, vai ir riņķim jārēķina laukums? Nē, mēs tagad tikai zīmējam un skatāmies rādījus un diametru. Nu, pavisam vienkārši. Jā. Pastīsimies, kas vēl mums ir. Nu, labi, laukumu nevajag. Nē, tik grūti neskatīsimies. Tik interesanti uzdevumi. Šitādu varam izdarīt. Aprēķina riņķa rādījus, ja riņķa līnijas garums ir 42. Un tagad sakiet, kā jūs to aprēķināsiet. Ar ko sākam uzdevumu? Reiķinām kaut ko. Jā, sākam ar formulu. Ir Pierakstam. rādījums. C ir, ar ko vienāds ir C formulā? 2 pi 2 pi un r. Nē, C. Jā, labi. Mēs zinām, ka C ir 42. Tad 2 daļas 42. Kaut kas tam līdzīgs. Labi, ierakstam tātad C vietā, ierakstam 42. Pierakstiet to tagad un pēc tam pateiksiet, ko ieguvāt. Tad ir 42 ir 2 pi r. Jā. Ko mēs vēl zinām? Vai mēs zinām R? R, jā, mēs nezinām, mums vajag viņu noskaidrot. Vai mēs zinām pi? Pi. Jā. Cik ir pi? Ir 3. 3. Tātad pi ir konstants skaitlis. Nozīmē to, ka viņš nekad nemainās. Konstants nozīmē nemainīgs. Viņš visu laiku būs. Principā viņš patiesībā nav 3, viņš ir 3,14, 15 un tā tālāk. Bet mēs vienkārši pagaidām pi ir 3. Labi, Ieva, kādu iegūs izteiksim, ja tu tagad pi vietā ieliksi 3? Būtu 23 R rādījus. 40, pagad 23, kāpēc 23, 42? Tad liekam aptuveni zīmes, tad citu, jā, vienādības zīme pārvērš par aptuveni zīmes. Labi, kas būs tālāk? Mainām pi ar 3, tad būs 3, 2. jā, tad 2. Tad Tālāk. būs 3. 3 vienkārši rakstīt. 23? Jā, 2 reizi. Atcerieties, ka viņiem ir starpā neizredzamā reize. Sākšu uzrakstīt. 42. Un tad kā R vai pi? 2, un tad reizē arī, jā. Jā. Labi. Domāju, ka 2 reiz 3 ir 6, 6 reiz x ir 2. Un tad mums jāprēķina, cik ir starpā? Kā starpā? Tad kā mums jāzina, cik ir R, kā, apmēram, cik apmēram būtu. Cik varētu būt R? Jā, lai to reiz nebūtu. 5 vai 6 dalīt 42, nezinu. 6 dalīts ar 42, nē, bet 6.
Nevis 6 dalīts 42, bet otrādā. 6. Hmm. 42 dalīts ar 6. Tas tieši tas pašs. Nē, tu teici 6 dalīts ar 42. Varēs patīt ierakstā un pateikt tā kā, haha, teicu tā. Labi, cik ir 42 dalīts 6? Septiņi. Super. Jā, esmu. Septiņi. Jā, mēs izdarām šeit. Un tad par ceļu ātrumu un laiku tagad uzdevums. Jā, var izlasīt. Pingvīns 3 stundas gāja ar ātrumu 6 km/h. Cik kilometru viņš nogāja? Viņš 6, ne, 3 dalīts 6 vai 6 dalīts 3? Nu, kas tad būs? Domājam loģiski. 3. 6 reiz 3, jā? Jā. Un tad cits šitais nebija jau uzdevums? Jā, rakstam tad. 6 reiz 3, cik tas ir? Pagam. 6. Tas ir 18. 18 kilometri. Lieliski. 18. Tas būs kilometrs. Jā. Labi, viss. Jā. Tad šī tēma jums bija iepriekš. Jā. Formulu jūs atceraties, jā? Drošībai piefiksējiet. Tieši drošības uzrakstīšu. Ir, jā? Nē. Ir, jā. Ok. Vajag vēl vienu. Tev vajag vēl labi pierakst. Jā, tā ir. Nē, man ir. Labi, Gerda, izlasi. Cilvēks 4 stundās nogāja 28 km. Cik ātri viņš gāja? Nu, Līt. Tur būs 28 dalīts ar 4. jā. Septiņi. Jā. 7, kas? Kilometri. Kilometrs. Vienkārši, kilometru stundā, jā. Vēl gudrāk, ja mēs ar V uzrakstītu sākumā. V vienāds, bet varam arī nesarežģīt lietas. Es uzrakstīšu laika. Man ir kārdīts. Nu, varam uzrakstīt, izskatīsimies gudri. Ko es uzrakstīšu? Kilometri V, kilometri stundā. Labi, varam tālāk iet, jā? Starp citu, 7 km/h, ja staigā, tas ir ātri vai lēni? Es domāju, ka Nu, tā ir vidēji. Nu, es vispār vidēji tā, Nekam vidēji, jā, tas varētu būt vidēji. Nu, tas nav lēni, nē, tas ir diezgan ātri vispār, priekš iešanas. Priekš. Kāds 4 Bet km/h. skriešanu. Skriet 7, tas tāds lēns krosiņš ir. Re. Māja, paga. Nu, variet. Tas ir tad, man liekas, tāda ātra gaita. 4 km/h būtu tāda pastaidziņa.
Labi, kā mēs varam, tad ir vējš pūš, bet, zinat, bieži vien laika ziņās rāda metri sekundē. Bet, nu, man tā kā īsti es nesaprotu, kas ir metri sekundē, es gribētu zināt, cik ir kilometri stundā. Tagad jautājums jums, kā mēs varam pārveidot 15 metru sekundē uz kilometriem stundā? Un ko tas vispār nozīmē? Tas nozīmē, cik ātri viņš pūš. Jā. Tad viņš vienā sekundē cik metrus nopūš, aizpūšas? 15. Tā kā, ja jūs uzmestu gaisā lapiņu, kas ir super viegli vai pūciņu, viņa aizlido 15 metrus katru sekundi, ja? Un tad mums jāsaprot, ar kādu ātrumu kilometros stundā viņš to izdarīs. Un kā to izdarīsim? Dalīt? Nē. Nu, droši vien, starp citu, jūs zināt, kā Google varētu to atrast, ierakstot. Pameklēšana. Nē, nerakstiet to, bet, nu, principā jūs vienkārši uzrakstīt 5 metri svītras sekunde, un tad uzrakstīt angliski 2 kilometri stundā, un jūs to atradīsiet uzreiz. Jūs izmetīs Google, uzreiz aprēķinās. Bet mēs gribam paši to izdarīt. Kādas ir idejas? Es kaut ko atradu. Labi, tad mums sākumā vajadzētu pārveidot no metriem sekundē uz metriem, teiksim, minūtē. Tātad 15 metri sekundē būs cik metri minūtē? 15 reizes 60? Jā. Labi. Jūs reiķināt galvā vai? Tik ir 15 reizes 6. 15 reizes 6. Tagad. Jā, man reiķināt. 90. Apmēram. Labi. Ko? Tad cik reizes 60 cik ir? 90. Pat tu teici 15 reizes 6 ir 90, un 15 reizes 60 900. 900 kas? Reiķināju. 900 kas? Milimetru. Um, Milimetru. Metru. Sekundē. Metri, cik ilgā laikā? Sekundē. Minūtē. Stundās. Minūtē. Nezinu. Labi, kas tālāk jādara? Vai 900? 90. Jāsauc. Pēc tam vajadzēs dalīt, jā? Nu, nē, sākumā vēl varētu noskaidrot, cik tas ir metri stundā. Tātad 900 metri stundā. Nē, metri minūtē. Cik būs metri stundā? Kā to noskaidrot? 900 dalīts ar 60. Reiz 60. Dalīs to paši jau būs. Pat kaut 15 Jā. dabūt. Labi, cik ir 9 reizes 6? 9 reizes 6? 6. Nu, tie 50. Kat. 54? 900 reizes 60. Labi, tad 54. Cik mums nulles vēl jāpieliek klāt? 2. Nē, Nē, 1. nē. 6. 6 nulles? Nezinu. Tad pie 900 mums ir rekur 2 nulles un pie 61 nulle. 3. Jā. Un mērvienība kāda?
metri stundā. Mhm. Lieliski. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka tas būtu 54. Tā arī ir, jā. Bet kāpēc? Tāpēc, jo dalīts ar 100, Nē. ar 1000. Jā, un kāpēc dala ar 1000? Tāpēc, jo vienā kilometrā ir 1000 metru. Jā. Un Tas jau ir kāda jau- būs? Jā, es gribēju te piešķirt. Nu, piecu. Labi, jau pierakst un beigās pasaka, jau kāda būs tā mērvienība. Es man piešķirt. Labi, mērvienīgi. Vai kaut ko tai te piešķirt? Tad piešķirt. Tā bija. Piešķirt. Kād reiz kaut ko nedalīts kaut ko. Tad būtu. Es zinu, cik tas ir. Tik. Nu, mums kas bija jānoskaidro, uz kādu mērvienību mums bija jāpāriet? No metriem sekundē būs? Kilometriem stundā. Jā, nu tu vienkārši rakstam kilometru stundā. Jā, Labi. Ieva, tev ir jautājumi? Nē. Tu var droši uzdot jautājumus tev. Un tad īsumā vēlreiz iziesim cauri, paskaidrošu. Tad mēs pareizinājām. Sākumā mēs pareizinājām ar 60. Un mēs ieguvām tad metrus, ņemšu citu krāsu, metrus minūtē. Tad no metriem sekundē mēs pārgājām uz metriem minūtē. Pēc tam mēs pareizinājām vēl ar 60, ieguvām metriem stundā. Un pēc tam, lai dabūtu nevis mums vajadzēja tā kā nevis metru stundā, bet mums vajadzēja kilometru stundā. Tu vienkārši izdalā 1000 un iegūst kilometru stundā, un tad beigās ko vajag. Labi, ejam tālāk. Un aiziesim uz šo uzdevumu. Jā, var izlasīt? Emīls ar riteni 2 stundas brauca ar ātru, man kā uz ekrāns, ātru. 10 metri sekundē. Cik kilometrus viņš nobrauca? Cik kilometru viņš nobrauca? Aha. Nav kā, cik kilometru viņa nobrauca. Nē, Emīls ir puisis. Man nobrauc. Tad apmēram 2 dalīts 10 vai reiz? Tas nav loģiski. Nu, viņš tātad, varētu būt. vai mēs uzzīmētu rekord ceļus, lielu sarkanu ceļu? Viņš uz rīteņa bija uzkāpis, rekord rītenis. Viņš baigi ātri brauc. Jā, nu, viņš tā kā priekš riteņbraucēja ir ātri, jā. Viņš riteņbraucējs vienkārši tāpēc. Bet tas ir ātrums, jā. Bet nav neiespējamais ātrums. Tad cik viņš metrus nobrauc vienā sekundē? Viņš 10, jā, rekord. 10 metriņu viņam ir vienā sekundē. Un tad, ja jums jājautā vienkārši, cik liels attālums būs pēc 2 stundām? Cik viņš nobrauks 2 stundu laikā? Viņš vienā sekundē nobrauks 10 metrus. Es domāju, ka
vai kaut kur dēļ tad 2 un 10. Nu, tas jau kā, nu, tas ir kā jau var redzam, bet kā, tad vēl 2 stundas pilgt kā 10 minūtēm būtu loģiskāk reizināt, nu, vai dalīt. Bet es domāju, vairāk Tu kā noteikti reizināt vajadzēs. Jā. Tad, ja viņš vienā sekundē nobrauc 10 metrus, cik viņš nobrauks? Jā, es domāju, Vienā. reizināt kā 10 reizes. Jautājums, ja viņš vienā sekundē nobrauc 10 metrus, Ieva, cik viņš nobrauks vienās minūtē? Vai. Vienā sekundē 10 metri, tad vienā Jā. minūtē, Nu, tad vien kā, es teiktu, kā 20. Nē, tad mēs reizinām, cik vienā minūtē ir sekundes. vienā minūtē ir sekundes 60. Labi, cik tas ir? 6. 6, kas? 600. 600 mērvienība. Sekundes. Nē, metri. Jā, Nobrauc metrus. Labi. Cik viņš nobrauc vienā minūtē? Cik viņš nobrauc vienā stundā? Vienā stundā. 600 reiz 60. Jā. Cik ir 6 reiz 6? 6. Mhm. 36. Cik nulīts jāpieliek klāt? 3. Jā. Labi, kāda mērvienība? Ir 36,000 metru. Metri, jā, jeb 36 kilometri. Labi, cik Jā. viņš nobrauks 2 stundās? Nu, es rēķinātu 36 kilometrus reiz 2. Jā, super. Mēs tūlīt pārtūksim, ja kas. Tātad 72, jā. Dod uzreiz atbildi. Labi. Jauku vakaru jums. Tūlīt Jā. Visu labotā. Tā. Kas vēl ir?